gribu, lai jūs nākamajās minūtēs pagatavojat savās galvās tādu tēmu, ko darīt citu pašvaldību vadītājiem, citu biblioteku vadītājiem, lai viņi atnāktu kopā sarunātu, atrast līdzekļus un izdarītu kaut ko līdzīgu kā jūs. Tikmēr es gribu lūgt Dzintra. Dzintra, jūs esat no Limbažiem, jūs esat Limbažu bibliotekas vadītāji, jūs vēl esat tikai tālās cerībās par to, ka jums būs kaut kas līdzīgs. Kas jums šobrīd ir un uz ko jūs gribat iet? Tātad darbs pie bibliotekas projekta rit jau 14 gadus. 14? Jā, mēs bijām pirmā biblioteka. Mums būs varants projekts. Mēs bijām pirmā biblioteka Latvijā, kas šo jautājumu pacēla, jo līdz ar to, ka mūsu bibliotekā tika realizēts automatizācijas pilotu projekts, mūs ļoti krasi mainījās saturs, un mēs pirmie arī varbūt sapratām to, ka šādās telpās, kādas mums ir, moderna mūsdienīga biblioteka vairs nevar pastāvēt. Raksturēt telpas, tas ir dzīvoklis, 2 dzīvokļi. Nē, tātad bibliotekā uz patreizējo brīdi ir izvietot 4 ēkās Limbažos. Ak, Dievs. Mēs jau tā drīz sasniegsim Nacionālās bibliotekas, var teikt, līmeni šajā ziņā. Vienā ir bērnu sekcija, otrā ir zinātnes populārās grāmatas. Bērnu biblioteka atrodas, var teikt, visas ēkas ir dažādās pilsētas vietās, atrodas tātad bērndārza ēkā. Klienta apkalpošanas centrs galvenās bibliotekas atrodas kultūras nama 2. stāvā ēkā, administrācijas, apmācību centru un datu apstrādes nodaļa atrodas pavisam citā ēkā Limbažos un krātuva atrodas vēl citā ēkā Limbažos. Bet tā ir tā situācija, ko mēs esam, var teikt, arī pat izcīnījuši uz šo brīdi ar šīm telpām, lai vispār būtu šādas telpas, nevarot realizēt tātad nevienu no projektiem. Tātad Limbažos ir šajos gados tapuši 3 projekti. Un var teikt, piemērojoties visādām situācijām, šie projekti ir izveidoti. Pirmais projekta etaps ir 1998. gads, 2000. gads, kad tika nolēmts rekonstruēt bijušo Limbažu kinoteātri. Mainoties pašvaldības vadībai, šī ēka tika privatizēta, neskatoties uz visiem iebildumiem un tātad jau gatavu skiču projektu Laimona Šmita darbnīcā tātad tika izstrādāts. Kas tur šobrīd notiek? Patreiz tur ir jauniešu klubs Tonus, bet, varbūt pārlecot šiem gadiem pāri, mēs pagājušajā gadā ar bērnu bibliotekas vadītāju centāmies aktualizēt šo pirmo projektu, jo mūsu skatījumā tas tomēr ir pilsētai vislētākais projekts. Un tā kā šī ēka pagājušajā gadā tika pārdota un privāti īpašnieks tad grib no tās ēkas tikt vaļā, tad mēs tomēr rosinājām arī pašvaldību varbūt tās padomāt par to, ka varbūt ir vērts tomēr šo ēku atpirkt un realizēt tomēr šeit to bibliotekas projektu, jo šī ēka atrodas ļoti labā vietā pie parka, pašā pilsētas centrā. Jūs varat ārā plenēru taisīt? Jā, tā kā šī ēka ir, teiksim, ļoti piemērota bibliotekai, ko nevar teikt par citām pilsētas ēkām, jo līdz šim brīdim nav tāda iespēja atrast, kad varētu citā ēkā izvietot biblioteku, to piemērojot bibliotekas vajadzībām. Lūk, un tāpēc arī tapa 2005. 2007. gads, tad nākošais etaps mūsu projektos, tapa jauna ideja būvēt jaunu biblioteku pilnīgi pie bijušās rajona padomas ēkas, tagad Limbažu novada pašvaldības ēkas, uz liela laukuma, kur atradās, varbūt jūs zinat, tur bija tātad Ļeņina pieminekļa, šī milzīgā Ļeņina galva. Un tīri simboliski, varbūt, kad arī būtu... Mācīties, jā, mācīties. Šeit būtu ļoti laba vieta bibliotekai. Un arī šeit ir pilsētas centrs, un līdz ar to veidotos ļoti tīri cilvēkiem tāds liels daudzfunkcionāls centrs. Šeit būtu gan pašvaldības ēka, gan biblioteka, un tā kā arī ideja jau, protams, ļoti laba. Jā, jo 85% biblioteka apmeklēt iet ar kājām uz biblioteku. Protams, tas ir svarīgi, protams. Tas ir ļoti svarīgi, jā. Un arī pārējās kultūras iestādes turpat Limbažos ir apkārt, tā kā arī vieta bibliotekai, protams, ir ļoti laba. Tātad šo ēkas projektu izstrādāja tātad firma Agroprojekts, un tieši Ivars Rudzītis strādāja pie šī projekta, un Ivars Rudzītis arhitekts ir limbažnieks, un līdz ar to viņš Limbažiem tiešām gribēja radīt tādu rozīnīti, tādu brīnišķīgu celtni, kas būtu ne tikai funkcionāli, bet arī šī pilsētvidē ļoti interesanta ēka. Un bija paredzēts, ka būs šeit tikai biblioteka, tā bija 2 stāvu ēka.
Jāpiebilst, ka no 98. gada Limbaži arī snieguši valsts investīciju programmās projektu pieteikumus. Nekā? Šo ēku, jā, vienmēr bija atteikumi, jo arī šim te agroprojektam, šai te projektēšanai 2004. gadā tika piešķirts finansējums nevis no valsts investīcijām, bet no privatizācijas fonda un no tātad šī cita nauda, bet tā bija valsts nauda, kas bija šai projektēšanai iedalīta. Un tāpēc arī bija tā, ka bija ļoti liels cerības, ka valsts turpinās atbalstīt ar līdzfinansējumu arī šīs ēkas celtniecību. Bet, diemžēl, iesniedzot 2007. 2008. gadā projekts tika saņemts atteikums. Klauvēja krīze pie durvīm, ja? Un klauvēja jau arī krīze, bet tad pavērās tāda jauna iespēja. Latvijā ienāca Norvēģijas finanšu instruments, šie te granti, un šeit varēja iesniegt projektus par infrastruktūras attīstību, balstoties uz privāto publisko partnerību. Tātad valsts un privāto partnerību. Jā. Mēs arī ar bibliotekas projektu tātad pašvaldību startēja šajā te konkursā, un ar vislielāko punktu skaitu arī bibliotekas projekts tika atbalstīts 20 projektu konkurencē. Bet? Un tātad šī projekta rezultātā tapa jauns tehniskais projekts, jo šeit bija jādomā par to, kāda privātam būs interese par bibliotekas celtniecību Limbažos, jo šajā gadījumā jau ēku celtu privātais investors. Un tāpēc bija doma, ka viņam ir jāplāno šeit arī komerctelpas, tātad, kur viņš varēs attīstīt savu biznesu, saņemt tīri, teiksim, komercpakalpojumiem, un tātad, pārējās telpas tad bibliotekai. Un tāpēc arī tapa jauns projekts. Un arī šī projekta ietvaros tika izveidots finanšu ekonomiskais pamatojums. Taču tātad, šis projekts tātad noslēdzās 10. gadā. Tad, kad tiešām, jāsaka, arī vēl bija šī krīze, kad valsts līmenī tika, tātad netika vairs atbalstīt privātā publiskā partnerība. Šie projekti, manuprāt, arī patreiz, Latvijā netiek atļauta, var teikt, šeit līguma slēgšana ar privāto. Un līdz ar to arī Norvēģijas fonds arī neturpināja atbalstīt šīta līmeņa privātās publiskās partnerības projekts, un arī mēs šo projektu tālāk nevarējām attīstīt. Un tāpēc mēs patreiz esam situācijā ļoti tātad neapskaužamā, kad mums ir 3 projekti, bet neviens no viņiem nav spējīgs tālāk dzīvot. Kāds ir jūsu cerības domas par tuvāko nākotni? Katrā ziņā obligāti ir jāatrod bibliotekai teiksim, telpas, piemērotas telpas, kur biblioteka varētu normāli attīstīt mūsdienīgas funkcijas, un kur varētu vispār runāt par tālāku attīstību bibliotekas. Jo patreiz, lai arī teica, ka, ja nav, teiksim, piemērota infrastruktūra, tad gan arī cilvēku biblioteka neapmeklē, bet mūsu gadījumā ir tā, ka biblioteka apmeklē apmēram 37% pilsētas iedzīvotāji. Es domāju, ka tas ir ļoti liels procents, un es domāju, ka mēs tāpat kā Kuldīgā šo procentu noteikti varētu daudz vairāk vēl pieaudzēt, esot normālās telpās. Tā kā risinājums, tātad kopīgi ar pašvaldību noteikti ir jārod nākotnē. Ko saka pašvaldība? Pašvaldība atbildot, par katru projektu pašvaldībā ir savas domas, bet atbildot uz tātad runājot par privāto publisko partnerību, pašvaldība uzskata, ka kad mēs neatradīsim tādu privāto investoru, kuram būtu interesi ieguldīt šādu lielu naudu šīs ēkas celtniecībā. Otrakārt, kāda vēl ir pašvaldības tāda, varētu teikt, neformāla atbilde uz to, kad mēs iesniedzām pagājušā gada iesniegumu tātad par šī kinoteātra atpirkšanu pilsētai. Pašvaldība uzskata, ka pilsētā ir pietiekami daudz pašvaldības īpašumu un nebūtu vajadzība vēl pirkt. Pašvaldība ir meklējusi iespējas, kā apvienojot skolas, varbūt vienā skolā izvietot biblioteku, bet arī šis variants nav realizēts. Vai var teikt, ka jums šobrīd daudz punkts ir, ja? Daudz punkts, daudz punkts, jā. Varat nākt tālāk ar savu pieredzi. Es nezinu, Limbaži nav vieta, kur nekā nav. Tur ir ļaudis, pietiekami pilsēta, glīta sakopta pilsēta ar cilvēkiem, kas, esmu pārliecināts,
grib iet uz bibliotēku un grib arī strādāt. Redziet, tā pamatlieta tas jautājums ir par izvēlēm, jā, un tas ir jāsaprot. Tad, kad tā izvēle ir izdarīta, un tad, kad tev bibliotēka ir nevis tikai tāpēc, ka pie tevis nāk bibliotēkas vadītājs un saka, ka mums vajag, bet tad, kad tā izvēle ir kļuvusi par tā deputātu, ja vairākumu, ja visas domas izvēle, tā situācija krasi mainās. Ja? Mēs, teiksim, to izvēli bijām izdarījuši diezgan sen, ja? Ka mums tas ir prioritāro projektu sarakstā. Mums jau arī nebija naudas. Nauda, viņi ir kaut kur gaisā, kaut kur, nauda vados un domās viss kaut kur, ja? Bet viņas nav tev. Un tas posms, kā tu pirmkārt atrod vietu, viņš ir ļoti izšķirīgs. Redziet, Limbaža, piemēram, tās 3 vietas, es varu uzreiz pateikt, kamēr jums būs 3, nevis 1 vieta, jums nebūs rezultāti. Mēs esam tam gājuši cauri. Ko mēs izdarījām? Kā es teicu, izšķirošs lēmums tika pieņemts. Tomēr attiecībā mums ir dzīvojama, mums tā teikt daudzstāvu māju rajonā bija bibliotekas vieta. Protams, ka tur bija cilvēki, bet tas nav pilsētas centrs. Tātad izvēle par vecpilsētu kā centru. Otrs, ir ļoti laba vieta pie kultūras namā, ne? Jā. Kur Ļeņins stāvē. Tā ir ļoti laba vieta, es pat zinu viņu. Jā, un vēl kas ir ļoti, tā vieta ir nevis tikai fiziski, viņai ir kaut kāda, teiksim, viņi nes līdzi arī kaut kādu iepriekšējo laiku semantiku. Tomēr, teiksim, sinagoga mūsu gadījumā, tas bija ebreju kvartāli, kas bija viens no pilsētas, teiksim, laika pamata kvartāliem, tas bija tā kā arī garīgais centrs, jā, un viņš atradās. Protams, mēs viņu saņēmām kā graustu, jā, kā neko, bet tas lai arī nes kaut kādā veidā sev līdz vietas izvēle primāri par naudu runājot. Šī biblioteka izmaksāja vairāk kā 1 000 000 latu, jā, kopējā summa, no kuras arī tur lausties deva Eiropas fondu. Viņus arī mēs dabojām, tāpēc, ka mums bija pieejami faktiski ap 10% no visas Eiropas naudas, kas bija pieejams, tika veltīta bibliotēkai. Varēja jau citas lietas darīt, bet izvēle bija par bibliotēku, un tas nozīmē, ka, ja tu gribi, tad tu arī vari to izdarīt. Primāra ir izvēle. Ja mēs visi kopā, kolektīvi, esot iedzīvotāji, esot pilsētas vadībā, vienojamies, mums vajag bibliotēku. Tad varbūt vienkārši partijām, kas kandidē uz pašvaldu vēlēšanām, ir programmā skaidri un gaiši jāieraksta. Mēs uzcelsim gadījumā tas tā arī izdarīts. Mēs uzcelsim bibliotēku, un visu cauri vairs nav ko atkāpties. Ko jūs ieteikt? Arī visiem citiem tiem, kur ir līdzīgā situācijā kā limbažnieki. Tādu netrūkst vietu. Es ieteiktu attiekties pret to nevis kā tikai pret tīru biblioteku, kur ir šī saistība ar domāšanu tikai par grāmatām vai labākā gadījumā internetu, bet izvērtēt iespēju tiešām, kad šī būva varētu būt multifunkcionāla, un tad jau pēkšņi viņai parādīsies pavisai cita vērtība un arī attieksme pret to, ka viņa jābūvē. Ja to uzskatīs, ka būvē tikai biblioteku, protams, kad iestāsies ekonomisti un tā tālāk gudri cilvēki, kur tūlīt izrēķinās, ka nav nekāda pamata, ja, bet ja tas kalpo jau kā sociāla rakstura būve, ja mēs tagad vispār ejam uz vienas pieturas aģentūru, ja, kā arī šeit tas cilvēks ir atnācis un viņš var iegūt maksimāli daudz pakalpojumu, ja, un tad tas ir pavisai cita pieeja un cita izšķiršanās. Pilsētās vispār ir grūtāk, jo, redziet, pilsētās tā tomēr ir vairāk, ja tā teikt, sektorāla būvi. Tas ir multifunkcionāls centrs, bet, kā saka, 90% tur ir biblioteka. Jā. Jo mazāk apdzīvotā vieta, jo vieglāk mazāk varbūt naudas pieejamības, bet ir iespēja pamatot to, kā multifunkcionāla būvi. Tas arī ir skaidrs. Mums vēl 5 minūtes. Laima, kā es varu palīdzēt jūsu bibliotekai? Es kā jūsu lasītājs, apmeklētājs, jau vairs ne tikai lasītājs atvainojos, bet kā apmeklētājs, kā es varu piedalīties tajā visā, lai tas būtu vēl labāk? Jums nekā nevajag rādās, ja ne? Man tad tā jāpadomā, jā. Jo viena no iespējām ir dāvināt grāmatas, bet pēdējo 2-3 gadu grāmatas. Jā, tad var atbalstīt arī dažādas pasākumus var atbalstīt ar dāvinājumiem, varbūt tās, ar iesaistīšanos pasākumu veidošanā, organizēšanā, jo attiecībā uz Kuldīgas biblioteku mums ir tāds jauns izaicinājums. Mūsu Pārziņā ir arī mākslas nams, mums ir tad jāorganizē arī mākslas izstādes un mums notiek dažādi koncerti. Ir iespēja kā brīvprātīgiem iesaistīties dažādu pasākumu organizēšanā un atbalstīt tos. Līga? Es piekrītu kolēģei, un vēl es gribētu piebilst to no pieredzes, jā. Dažreiz bibliotekāriem ir tādas, citiem no malas šķiet neadekvātas un trakas idejas, jā. Bet, ja es pie kādu uzņēmēju, teiksim, vēršos, un lai viņš man palīdzētu realizēt to ideju, jā, ļoti gribētos, lai viņi neatsaka, lai viņi saprot, ka tas ir, tāda ir mūsdienas. Viņi arī tikpat traki sāk domāt lēnām. Nē, es domāju, ka nē, jo viņiem ir cits darbs. Bet viņi piekrīt uz idejām. Redzot to, kā tas notiek. Viņi principā, viņiem ir dzīves piemērs, kā tas notiek.
vai ne? Jā, Viņiem nav vairs īstenībā, pūles jā. papīrs jāiesniedz, kur ir aprakstīta eventuālā ideja. Viss jau notiek. Jā, reizē viņi piekrīt, bet reizē viņi saka, kāpēc to vajag, varbūt, ka to nevajag. Un kāpēc tieši tev vajag? Tev taču tur tāpat nekas nenotiek. Vai ne? Jā. Nu, jā. Dzintru, piedošanu, jūs tā galvu mazliet nodūras. Paldies par jūsu darbu. Kas jums pietrūkst? Nu tā, ko mēs lasītāji, kas arī, jūs teicāt, ļoti daudz, 30% vairāk iedzīvot apmeklē biblioteku. Kāds viņu varētu būt pienesums tam visam, lai tas būtu vēl skaistāk un labāk? Mums patreiz ir tā lielākā problēma tiešām tikt saklausītiem, jo visiem ir, var teikt, jau apnikusi šī te bibliotekas celtniecības, Tad jums pirms pašvaldīšanām jāģitē ir. 14 gadus jau par to. Bet katrā ziņā mums tiešām ir nepieciešams, ka sabiedrība varētu mūs atbalstīt, dzirdami atbalstīt, kad ir nepieciešama šī biblioteka, kad mums cilvēkiem tas tiešām ir nepieciešams saņemt šos labos pakalpojumus, ko es domāju, ka bibliotekas kolektīvs tiešām ir ļoti profesionāls, radošs un strādā ļoti labi un teiksim, tiešām, kā saka, saņemt šos pakalpojumus labās telpās. Jā, es saprotu. Tas būtiskākais. Tas jums, jā, tas varētu būt tā. Labi, paldies jums. Paldies, lai jums veiksmīgi uzturēt šo latiņu un vēl arī pacelt savukārt. Jā, Dzintrim, turēs mīkšs par jums. Domāsim tās labās domas. Paldies jums visiem, ka atnācāt. Mums vēl beidzot šo bloku palūkosim, ko par to visu saka Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Andris Jaunslēnis. Viņš par biblioteku vērtību. Publisko biblioteku vērtība ir zināšanas, un, protams, ja mūsdienu bibliotekas nebūtu attīstījušās laikam līdzi, tad droši vien šodien būtu ļoti grūti konkurēt tajā zināšanu piedāvājumā, kas ir ar internetu ienākšanu un iespējām, teiksim, iegūt papildu zināšanas. Un, protams, man ir prieks par to, ka Latvijas bibliotekas ir modernas, pasaules līmeņa bibliotekas ar pasaules līmeņa bibliotekāriem, kas tur strādā ar apmācītiem, kur strādā ļoti jaunām tehnoloģijām, bet galvenokārt, es domāju, tas lielākais panākums ir domāšanas izmaiņa. Šo cilvēku domāšanas izmaiņu un šo biblioteku pārvēršanu par tādu plašāku informācijas centru nekā vienkārši par biblioteku, kur iespējams ar periodiku iepazīties, piemēram, ar jaunām grāmatām. Milzīgs paldies arī ir pašvaldībām par to, kad faktiski biblioteka nozīme viņas ir sapratuši. Tā kā kopumā, kā biblioteka kā viena no kultūras sastāvdaļām. Tas viss ir saistīts ar to, cik atraktīvi biblioteka pārstāv paši nāk sabiedrībā ar piedāvājumiem. Un es domāju, ka tas ir tas atslēgas vārds, kad nevajag baidīties, vajag nākt ar jaunām lietām, idejām, uzrunāt sabiedrību, uzrunāt deputātus, uzrunāt pašvaldību vadītājus. Šodien jau ir tāda dzīve, kad faktiski tev jāmācās vienalga, kurā vietā tu atrodies un ko tu dari. Katru dienu tev sastāv no kaut kādas mācīšanās, jo pretējā gadījumā tas dzīves attīstības tempi tik strauji, kad vienalga, kurā vietā tu esi. Un tāpēc faktiski tā ideja, teiksim, kad vienā dienā ir iespējams arī pašvaldību politiķi, pašvaldību cilvēkiem būt kopā ar bibliotekāriem, jebkura saruna, jebkurš dialogs, viens otru labāk iepazīst, un tad var arī, teiksim, arī atrast labākus ceļus priekš attīstības savstarpēji.